Un mēs bieži nezinām, kas notiek aiz slēgtajām durvīm, jo, kā mēs zinām, vārmaks mīl klusumu un vardarbība mīl klusumu. Tāpēc es šodien jums izlasīšu dažus stāstus, kas tika iesūtīti man, sākot runāt mums arī šeit skatīt Stambulas konvenciju. Un no tām sievietēm, kas uzskata, ka ir svarīgi izstāstīt un ka tas ir saistīts, kolēģi, ar Stambulas konvencijas pieņemšanu. Vārdi, protams, izmainīti. Anita, 30 gadi, smaga vardarbība paaudzēs, pati vainīga. Teikšu godīgi, bija nepieciešams dažas dienas, lai saņemtos uzrakstīt šo vēstuli. Brīdī, kad šo rakstu, man ir 30 gadi un viena zila acis. Paslīdēju un nokritu, tā teikt. Godīgi sakot, vairs neatceros, kad es pirmo reizi paslīdēju un nokritu, bet zinu, kad pirmo reizi paslīdēšanu redzēju. Skaidri atceros savu māti kliedzam, man ar tiem zilumiem būs jāiet uz darbu, pa durvju spraugu naktī slepus noskatītas ainas, kas atgādina meksikāņu seriālus. Tikai pļaukas uz mammas vaiga nav maigas, un nokrīt viņa arī pa īstam. Man 4 gadi. 14 gadu vecumā mani saka sist mātes nākamais vīrs. Tā bija mana ilgāka pieredze ar vardarbību. Pēdējais viņš pret mani pacēla roku, kad man bija jau 25 gadi. Kādu rītu pamodos, un manā stāstā bija ienācis jauns personāžs, ievācies pa nakti ar visu savu iedzīvi, mammu viņš mīlot, un viņa pirmo reizi dzīvē esot aplidot. Kafiju redz pienesis gultā, un vispār tā esot bijusi viņas ideja sākt dzīvot kopā. Sen nebiju dzirdējusi trokšņus naktī, tāpēc toreiz, kad tas sākās, es bez bailēm izgāju no savas istabas, lai noskaidrotu, kāpēc viņa kliedz. Pēc īsa brīža atmuguriski tika uzgrausta kumodei. Mānu meitu to nesitīsi, teica mamma, un es noticēju. Nākamajā dienā man tika atnesti ziedi, baltas krizantēmas. Lai gan uz mani tas neiedarbojās, mērķis tika sasniegts un ģimenes dzīve turpinājās. Es iestājos vēl viena muzikas kolektīva, bez 2, kuros jau darbojos, lai mājās pavadītu pēc iespējas mazāk laika. Kādu brīdi tas palīdzēja, bet tad tas notika atkal. Vēl pie lielākiem sasniegumiem jāmin žņaukšana Ziemassvētku vakarā, vannas istabas durvju izlaušana, lai varētu man iesīst, un omītes pagrūšana nost, lai vēlreiz varētu man iesīst. Nedrīkstēja atrasties virtuvē dienās, kad kungam tas nebija paprātām. Nedrīkstēja iziet no istabas, ja negribēja, lai mani nomet pa trepēm. Visbiežāk sita pa vēderu, grūda, spēra. Tas viss, protams, neminot emocionālu teroru, kas ar laiku praktiski nekad neapstājās. Var rasties jautājums, kāpēc mana māte nepamēta kretīnu, kas sita viņas bērnus un viņu pašu? Tomēr tad, kad bija kārta radīt savu drosmi un aiziet no vīrieša, kas pret mani pacēls roku, es vienkārši nevarēju. Atcerojos, ka mātes otrais vīrs bija pamatojis pilnīgi katru uzbrukumu ar kādu manu trūkumu. Varbūt es esmu pelnījusi, ka mani sit. Man ir kauns, ka esmu tik vāja, tik ļoti izolējusies no visiem saviem draugiem, tik nožēlojami nespējīgi piedot, bet neaizmirst. Ja man jautātu, ko es vēlos sasniegt nākotnē, es atbildētu. Savas domas pārvērst darbos. Tas prasa pašcieņu un pašvērtējumu līmenī, ko man vēl nav izdevies īsti sasniegt. Es to varu mēģināt izdarīt saviem spēkiem, man daļēji pat sanāk. Bet ir tik daudzas, kas nevar, un tieši šobrīd Latvijā cieš. Vēstules beigas. Natālija. Vardarbības veidi. Biju precējusies ar vīrieti gandrīz 5 gadus. Laulība laika piedzima 2 bērni. Ekonomiska vardarbība. Viņa nopelnīta nauda līdz manis vai mūsu bērniem neatnāca. Šis bija viens no iemesliem, kāpēc nevarēju aiziet. Pabalsti ir uz vīra vārda, nauda ir vīra kontā. Līdz brīdim, kad neizturēju un palīdzu publisko palīdzību. Par seksuālu vardarbību. Laika gaitā, pārdzīvojot emocionālu vardarbību, man pazuda cieņa un iekāra pret šo cilvēku. Es nevēlējos pat gulēt šim cilvēkam blakus gultā.
Tad uzzināju, ka tieku ik pa laikam apzaļota ar spīdi, lai viņam būtu interesantāk. Par fizisko vardarbību. Esmu tikusi žņaukta, metāt pret sienu un mēbelēm. Kad biju stāvoklī, es tiku mesta pret divāni, kas izveidoja pušumu uz vēdera. Ejot man garā, tika paņemta mana galva un ar spēku mani atmet pret sienas stūri, kas rezultējies tam, ka es nokritu uz zemes un viņš par to skaļi smējās un paziņoja, ka es tēloju, ka man sāp. Man tika spērts pa muguru, spļauts sejā. Par emocionālu vardarbību. Vairākas reizes centos šo vīrieti pamest, pēc kā sekoja vīra centieni veidot pašnāvības. Emocionāla vardarbība pret mani tika pausta regulāri. Tas izpaudās tā, ka es nedrīkstēju izrādīt jebkādu negatīvu emociju. Es saku no visiem izolēties, jo man bija bail par vīra attieksmi pret cilvēkiem. Pēdējā emocionāla vardarbība man bijuši vīra centieni mani publiski pazemot jau internetu vidē. Vēstules beigas. Renāte, 15-gadīga draudzene. Draudzene vienu dienu atskrēja pie manis ar zilumiem uz kājām un situmiem uz sejas, bija arī ar galvu grūdis pret sienu. Tajā mirklī puisis ir atskrējis līdz manām mājām, klauvējis, sēž trepēs, pēc tam draudu vēstules. Zinu, kur dzīvo, tik pamēģi viena pati iziet no mājām. Tad ballīte, it kā pa jokam žņaudis. Zinu, ka nav traģiskais stāsts. Bet. Meitenei tad bija 15, bet puisim 16 gadi. Džeks skaitījās stilīgs, internetā zināms. Tāda pieredze 9. klasē un ir pilnīgi normāliem jauniešiem. Labi mācās, vecākiem labi darbi, dzīves apstākļi komfortabli. Vēstules beigas. Kristīna, ģimene, nevienlīdzība. Bērnībā dzīvojam ļoti nabadzīgi, uz galda viens rūp mazs ķeģelis, 4 cilvēkiem uz nedēļu. Vecāki bieži strīdējās par šķiršanos, bieži sita viens otru un arī mūs. Skolā to visu zināja, bet nerēģēja uz to. Arī klases biedri bieži mūs apsmēja dēļ tā, ka dzīvojam. Bieži vien no skolas vai no veikala nācām mājās ar asiņainiem ceļgaliem, jo klases biedri uz asfalta mūs nogruda vai vienkārši aplēja drēbes ar balinātāju. Vecāka bērnība un vēl joprojām bieži programmēja, ka neko nemāku, nezinu un dzīve diez vai ko sasniegšu. Pusaudžu gados daudz dzeru, pamēģināju arī dažādas vielas, tikai tāpēc, lai uz laiku aizmirstu visu negatīvo. 15 gados mani izvaroja, bet vecāki tam neticēja. Sagāja kopā attiecības ar Varmaku, kurš dzera un bieži palaid rokas. Kad piedzīma otrais bērns, nosauc par malku. Tagad bieži, ja kas nesanāk, arī cenšos sev iestāstīt, ka nekam nederu, neviens nemīl, nevienam neesmu vajadzīga. Un kāpēc vispār dzimu? Biju arī slimnīca pirms 2 gadiem, jo centos sevi darīt galu. Neredzēju jēgu dzīvei. Vēstules beigas. Un vēl daži stāsti, kas arī gan no ziņām, no statistikas. Tad konkrēts Varmaka un mūsu sodu sistēma. 21 gadu vecs Rolands Dišlers izvaro sievieti 1996. gadā. Cietums. 2001. gadā viņš iznāk brīvībā un pēc 2 mēnešiem nožņauds 18-gadīgo skolnieci, par ko saņem jau mūža ieslodzījumu. Augstāka tiesa spriedumu atceļ, iznāk no cietuma pēc 20 gadiem. 23. gadā mēģina nožņaukt sievieti Talsos, par ko saņem vēl 5 gadus. Tātad, vai 28. gadā mums atkal gaidīt nākamo slepkavības mēģinājumu? Stāsts no Lendžiem grupas izvarošana. 10. augustā. Viņa bija panikā, ļoti lielā panikā, sitās durvis, šausmīgi sitās. Es uzreiz attaisīju vaļā un redzu sievieti ar asinim uz rokām sejas. Teica, ielaidiet mani izvaro, grib nosist. Tā stāstīja Lendžu iedzīvotāji, kuri deva patvērumu cietušajai. Jauna sieviete esot izlauzušies no gūsta dzīvokli Lendžu ciemā, kur 4 vīrieši viņu visu nakti esot ieslodzījuši, piesējuši, dzirdījuši, graizījuši, situši, izvarojuši. Īsi pēc aizturēšanas policija palaidusi brīvībā. Izmeklēšana varētu būt iesaistījis policists, iespējams Varmakas radinieks. Kolēģi, es dzirdu, protams, pārmetumus, ka konvencija neko nemainīs.
Bet tad mēs varam arī nolikt deputātu mandātus, ja neko nespējam izdarīt. Es uzskatu, ka mēs varam. Mēs varam izdarīt un mainīt. Un katram, kurš apgalvo, ka pietiek tikai ar kriminālu likumu, nē, diemžēl nepietiek. Nepietiek ar Rusiņu 19 kriminālu procesiem, lai novērstu sievietes nogalināšanu sava bērna priekšā Jēkabpilī. Nepietiek ar kolēģi, kurš sadur viņas dēls, lai policija neatbildētu viņai, kādu audzinājāt, to arī saņēmat. Nepietiek ar sievas smagu saduršanu dobelē, lai tiesa paturētu apcietinājumā, jo neredz nepieciešamu novērst līdzīgu noziegumu nodarījumu. Nepietiek ar izvarošanu, meitenes nožņaukšanu un vēl viens jau citas sievietes nožņaukšanas mēģinājumu Talsos, lai sistēmai beidzot būtu skaidrs, šo slepkavu nav jāatbrīvo priekšlaicīgi. Nepietiek ar to, ka skolā, kaimiņu un veikalā visi zināja, ka mājās notiek emocionāla, ekonomiska, fiziska un seksuāla vardarbība. Nepietiek ar to, ka vienreiz valsts prezidents vai Eiropas komisija vai kāda populāra personība piesit dūri un pasaka, pietiek, jābeidz vardarbības normalizēšana. Pietiks tikai tad, ja mēs rīkosimies. Ja mēs katru dienu izmantosim katru rīku, tā skaitā starptautisku, vietēju, juridisku, izglītojošu, medicinisku, lai novērstu vardarbību. Tā ir nepielūdzama statistika, un tie ir reāli stāsti. Kolēģi, es gribu pateikt paldies šodien visiem, kas balsos par Stambulas konvencijas vai Padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenes novēršanu un apkarošanu. Paldies, jo šodien, ko mēs darām, mēs jau arī runājam par šo, un to, ka mēs runājam, jau ir pirmais solis un sasniegums, jo runāt par vardarbību mums vajag arvien vairāk un drošāk. Jo klusēšana, kā mēs jau esam zinājuši, vardarbība mīl klusumu, jo vairāk runāsim par vardarbību, jo mazāk to pieļausim. Paldies!